Čau, Inga! Čau! Paldies, kad mēroji garo ceļu līdz mums. Pirmkārt jau paldies, ka atbrauci. Otrkārt, pie mums šodien ciemos ir Pazust Latgalē īpašniece. Un jūs mājaslapā rakstāt. Pazust Latgalē ir mūsdienīga un autentiska lauku sēta. Tad pastāsti, kad un kā radās vispār ideja par autentisku atpūtas vietu? Radās ideja man esot kaut kādā pusaudzības vecumā, bet tā bija, protams, tādā sapņu līmenī. Šajā lauku sētā tā patiešām ir lauku sēta. Tur līdz 2018. gadam atradās mani vecvecāku mājas, kas diemžēl nodega tajā gadā. Un tas jau bija projekta tapšanas procesā. Tad, kad es braucu pie vecvecākiem, es visu laiku brīnījos. Tur ir skaists ezers, bet viņš vienmēr ir aizdaudzis. Un šķiet, ka tie cilvēki, kas dzīvo, gan mani vecvecāki, gan kaimiņi, ka viņi kā nepamana, ka ir, viņi iet makšķerēt, visiem ir laivas, bieži pašbūvētās, bet ezers kalpo tikai kā vieta, kur makšķerēt, pat peldēties. Un tā. Man atkal visu laiku likās, bet ja to koku nebūtu, kā izskatītos. Un es tad iedomājos, būtu tik forši dzīvot pašā ezera krastā, jo vecvecāku māja atkal bija uzkalnā. Un tad var teikt, ka tas bija tas pirmais sapnis. Tas noteikti nebija par viesu māju kā tādu, bet par māju ezera krastā. Un es ļoti labi atceros, tas bija ar lieliem logiem. Un kas ir interesanti, ka tajā brīdī lielie logi nebija nekādi populārie. Nebija modē. Viņi nekur nebija, jā, un es nezinu, kāpēc tā bija. Un tad mēs ar vīru, kad apprecējāmies, sākām diezgan daudz ceļot. Un mēs sapratām, ka mūs ļoti iedvesmo labs dizains, laba arhitektūra. Un mēs sapratām, ka mums pat dažreiz ir interese aizbraukt uz konkrēto vietu, viesu māju vai viesnīcu, ne tik ļoti kā apskatīt, kas ir apkārt, bet tieši pašu arhitektūru un dizainu. Un tad mēs sēdējām Portugālē tādā dziļos laukos un dzērām vīnu. Protams, pie vīna viss domas labāk raisās. Un tad mums tāda doma pavīdēja, kāpēc, lai mēs paši kaut ko tādu neizdarītu. Kurš gads tas bija? 2016. Gada beigas. Un, protams, pēc tam mēs sākām domāt, kur, jo mums jau it kā nav, kur. Un tad kaut kā mēs aizbraucām pie vecvecākiem ciemos. Un tad tā doma, kāpēc ne šeit? Un tā tas viss arī sākās. Tā doma radās un... Protams, ka mums nebija naudas tajā brīdī tik, cik gribētos, tik, cik vajadzētu. Un tad mēs sākām pamazām domāt. Jā, es laikam biju tas ideju ģenerators vairāk un vīrs bija realizētājs. Mums tā darbojās un ļoti labi darbojās, kad darbojās. Un tā kaut kā tas arī tapa. Sapnis vai spontāns lēmums, tad tur arī laikam ir kaut kas pa vidam, jo sapnīts tas bija. Bet 2016. gads tas bija tāds, kad darām, es tā pieņemu, ja? Es teiktu, ka 2017. sākums tad jau senāk, jā, tas bija. Un tad es uzzināju, ka esmu stāvoklī, pieteicās dēls. Un tad, protams, bija doma, vai man to vispār vajag. Bet tur bija, paldies vīram, viņš tā kā teica, kaut kā jau izdarīsim. Kaut kā arī izdarījām. Tāpēc pateikt, vai tas bija sapnis, vai tas bija, tas vairāk bija spontāns, manuprāt. Ja es zinātu, uz ko es toreiz parakstos, mēs to nekad nedarītu. Nekad. Tikai laika gaitā, kad tu sāc darīt, tad tu saproti. Un manuprāt, ka tā tam arī jābūt. Jo, ja cilvēki zina, uz ko viņi iet, es domāju, ka liela daļa nekad arī nesāktu. Varbūt pastāsti, kāds ir tas jūsu naktsmītņu piedāvājums un kādi ir papildus pakalpojumi? Jā, mums ir 4 mājas. 3 ir pilnīgi vienādas arhitekta
izdomātas, tieši tādas laikam, kā es biju iedomājusies savā bērnībā pusauģa vecumā, varbūt vienīgi nedaudz mazākas. Un tad vēl ir 4. māja, kas tapa no mana vectēva garāžas. Tā ir pēdējā, cik es Tā ir saprotu. pēdējā, un tāpat tik spontāni. Vīrs teica, ka tā garāža tur traucē tikai skatu, un ko mēs ar viņu darīsim, var it kā atstāt par šķūnīti, bet vai varbūt vajag vispār nojaukt. Un tad kaut kā mēs tur sākām mēs vienus Jāņus tur paši palikām, un tad tā kā izdomājām, kāpēc, lai neuzbūvētu vēl. Bet tā kā vairāk tā bija doma sev, bet tad mēs sapratām, bet tad, kad mēs tur neesam, tad jau var arī piedāvāt citiem, un tā ir 4 tagad. Jā, un vēl mēs piedāvājam, mums ir Melnā pirts, tā ir tiešām veco laiku dūmu pirts, kurā gāja mazgāties vēl mani vecvecāki. Tad tā nav no jauna celta. Nē, nav. Protams, ka viņa ir kaut kur pārbūvēta, remontēta, bet kopumā tā ir tā pirts. Un starp citu, mēs viņu nonesām lejā, jo no sākuma viņa bija lejā, un es pati atceros, ka es to pirti tā kā no kalna burtiski šļūca lejā. Tad viņi uznesa augšā, jo vecvecāki palika vecāki, un viņiem bija grūti noiet un uzkāpt augšā kalnā. Un tāpēc mēs izdomājām, ka mēs gribam atpakaļ atgriezt un atgriezām uz vecajiem pamatiem. Tad mums ir laiva, mums ir subdēļi, mums ir vecie riteņi, kas arī ir vecie tiešām riteņi, kas ir kalpojuši mana vīra mammai agrā jaunībā un tam līdzīgi. Kopumā mēs piedāvājam tādu tiešām autentisku vidi, autentiskā sāģā, ciematā, kur dzīvo citi cilvēki blakus. Es nekad negribēju būvēt viesu māju. Man nekad arī tāda interese nav bijis, jo pašai nepatīk braukt kaut kur meža vidū. Man labāk patīk iekļauties kaut kādā vidē starp cilvēkiem. Jo jums ir arī, es lasītu, var papildināt, jums bija speciāli uzrakstīts par tām mājiņām, ka tuvu atrodās daļa kaimiņiem, ka tas ir... Jā, tieši tā. Es zinu, ka mums bija ļoti daudz pretenziju. Sākumā vismaz noteikti, kāpēc ir tik tuvu mājiņas. Jā. Un man, protams, tad, kad sākas visas šīs pretenzijas, protams, ka tev ir tā doma galvā, varbūt vajadzēja tālāk. Jo taču vieta atļauj, mums tur ir daudz zemes. Bet tā doma kāda jums bija? Bet tā doma ir tieši tāda, kā tu saki, tāpēc, ka es atceros šo mūsu Bogdānu sāģu kā vietu, kur visi pa visiem visu zina, dzīvo blakus, sasmaidās, kad iziet no mājas. Pasveicina kaimiņus. Protams, ir arī strīdi, protams, ir arī visādas tenkas un tā tālāk, bet tas piederās pie lietas. Man tieši Latgale asociējas ar tādiem laukiem. Ļoti daudziem Latgalē gribās ar domu pazust, tad tas nozīmē aizbēgt no visiem, bet man tas nekad nav bijis par to. Man tas vienmēr ir bijis par cilvēkiem. Un tāpēc es uzskatu, ka mūsu vieta ir autentiska. Cik cilvēku var nakšņot vienā mājiņā? Vienā mājiņā lieliski jutīsies 4 cilvēki. Tā vienmēr ir bija ar domu būvēt 4 cilvēkiem ģimenei, kādi esam mēs paši, 2 pieaugušie, 2 bērni. Protams, ja ir vēl 3. bērns, mēs vienmēr atrodam vietu, bet vairāk, es teiktu, gan nē. Un tad kopumā pie mums var nakšņot 16 cilvēki, un man visvairāk personīgi patīk, kad brauc radu saimes vai draugi, un kad katrs paliek savā mājiņā, un viņiem it kā ir tā vieta sev tikai mājiņā, bet tie pašā laikā viņi iznāk uz lieviņu, sasveicinās ar pārējiem, satiekās pie ugunskura vakarā. Un tad tas man visvairāk silda sirdi. Jā, ir kopējā vieta, bet arī savā telpu, kur uzalpot. Tad, kad tas notiek un kad piesakās cilvēki, kas uzraksta, es atbraucu pirms pagājuši gadu viens ar ģimeni, bet tagad es vedīšu visus savus radus, tad man tas tiešām ir, tad man kaut kas ir izdevies. Tā ir tā sajūta. Par mājiņām runājot, tad pirmais, ko uzbūvējāt, bija mazās mājiņas? Nu, tās 3. Sākumā mums bija doma 5, mums jau bija uzprojektētas 5, bet mēs sapratām, ka mēs vienkārši nevaram uzbūvēt 5, mums pietrūkstam līdzekļu, un izdomājām, labi, lai ir 3, varbūt taps vēl 2, un tad mēs sapratām, ka tomēr nē. Bet tad tās 5, tad vairs arī nav doma kopā? Tuvākajā nākotnē noteikti arī nē, jā. Nav tādas domas. Kas jums ir bijis svarīgs būvējot namiņus? Vai materiāli, vai kas ir tāds, ko gribējās tiešām iekļaut obligāti? Noteikti pēc iespējas daudz koka un vispār dabīgu materiālu, un lai tas iekļaujās vidē, lai mājiņas neizceļās, un lai tās
vismaz man tā bija, kad stāstīju arhitektiem, es teicu, ka man gribās, lai tas izskatās pēc veca šķūņa. Latgalē ir tipiski tādi šķūņi netīrā zaļā krāsā, un tādā krāsā mēs arī mājiņas nokrāsojām. Tas man atgādina tā kā to manu lauku bērnības vidi, un plus tas ļoti, ļoti labi iekļaujās autentiski vidē. Mums bija ļoti svarīgi arī, lai tas ir pļavā, maksimāli mazs skartā pļavā. Sākumā mums bija doma vispār par ļoti mazām un šaurām taciņām, tad sapratām, gribās arī kaut kur iziet un pasauļoties. Bet pie mūsu mājiņām nav iespējams piebraukt ar automašīnu. Tā tiešām ir pļava un pēc iespējas mazāk skarta. Tas mums bija vissvarīgākais - iekļauties vidē, nevis ka mēs pārveidojam vidi pēc saviem ieskatiem. Es īstenībā sākumā to nepamanīju, bet skatītājiem noteikti būtu interesanti paskatīties tās bildes, jo interesanti. Nav nekāda vaina. Ļoti labi izskatās. Ļoti arī. labi. Mēs ļoti jo man bija tā, es esmu tas cilvēks, kas vienmēr domā par citiem un kā viņi jutīsies, un tad es vīram teicu, neviens nebrauks. Nebrauks, ja nevar piebraukt ar mašīnu, pat man tas nevar pievest. Viņš teica, nē, mēs paliekam pie šī principa, un viņš tā ļoti kategoriski turējās, jo viņš vispār darbojās dizaina vidē, viņam tas ir tūs, un viņš ļoti labi pārzina to, un tāpēc viņš tā kā mani noturēja, un es tagad viņam varu pateikt lielu paldies, jo, manuprāt, tas bija lielisks lēmums. Jā, tiešām izskatās labi, jāiet katram jāpaskatās, jo man arī likās tā netipiski, bet labi. Jā, bet ir labi tiešām. Jā. Es redzēju arī, kad iepirkāt ozola materiālus, es bišķi mazlietiņās pagāju apakaļ storijos, tad paši iepirkāt, paši aizvedāt mēbelītes uztaisīt, ja? Jā, tas tā kā notika arī ļoti spontāni. Ļoti daudz lietas, protams, notiek spontāni. Es domāju, man to nav jums jāstāsta. Mēs uzzinājām, ka ir pieejams ozols. Nebija zināms, kādā stāvoklī vai no tā vispār kaut ko var izdarīt. Un tad, vīrs brauc, ņēma, un tad mēs vedām pie galdniekiem un būvējām no tā, to, ko tur varēja. Mums tapa galdi, mums tapa kaut kādas lietas vēl citas. Tā kā, to, ko varējām, kur varējām, visāds interesants idejas. Piemēram, mums ir vēl apaļās šūpoles, tās arī tapa turpat Krāslavā, jo mēs tādas izdomājām. Man šķiet, varētu būt Pinterestā kaut kur ieraudzījām, un tad domājām, kur lai to uzstājas. Ne jau mēs tagad taisīsim Rīgā un vedīsim vai pat no Daugavpils. Mēs atradām, kas Krāslavā pateica, kāpēc ne, es izmēģināšu uztaisīsim, mums uztaisīja. Tās bija arī tāds pelēcīgas bija, vai ne? Jā, es, man liekas, arī redzēju tādas. Okay. Parasta koka, tur nekas koks, metāls, nekas nav krāsots. Tāds ļoti, ļoti arī iekļaujās. Jā, mums tas laikam ir tas vadmotīvs, lai visi iekļaujās vidē. Vai jums bija kaut kāda pieredze šāda veida pirms uzsākāt šo biznesu? Vai ar klientiem vispār, vai varbūt tieši naktsmītņu biznesā? Sāksim ar to, ka es laikam pieredzes kopumā nebija nekādas. Pieredze, protams, man ir diezgan liela mārketingā un pārdošanā, bet strādājot bankā, telekomunikācijās, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un es no tā gribēju aizbēgt, no tās korporatīvās vides. Man ļoti patīk pašai ceļot, un man ļoti patīk plānot ceļojumus, un kā jau es minēju, es tiešām varu pavadīt entās dienas, varbūt pat nedēļas meklējot kaut kādas autentiskas vietas, kur palikt. Ļoti daudz piedomāju, kad mēs esam tur, citās viesu mājās, viesnīcās, ko viņi dara, kāpēc man tas patīk, kāpēc man tas nepatīk. Tā kā tāda pieredze bija, nekā cita īpaša nē. Vīram atkal ir pieredze dizainā, arhitektūrā, viņš ar to darbojās jau gandrīz 15 gadus. Tad, protams, viņa pieredze mums ļoti, ļoti noderēja. Tas ir viennozīmīgi. Bez tā būtu ļoti grūti. Vai nav tagad tā, ka vismaz man tā ir, kad es aizbraucu kaut kur ceļojumā, es uzreiz ņemu, ķeru, skatos, kā man ir, kā viņiem ir, kāpēc, kā tas darbojās. Tā jau laikam ir tāda profesionālā, tur nav citu, tur pilnīgi mani notu telefonā uzreiz ir pierakstīti noteikti, jā. Tā ir, es uzskatu, ka tā ir ļoti laba lieta, jo tu paņem kaut ko, vai tu aizbrauc un pasaki, nē, šitā gan es nedarītu un tā nevajag darīt. Noteikti. Priekš sevīm, jā. Kādas ir tās galvenās pazust Latgalē vērtības? Autentiskums, noteikti ģimeniskums, tāpēc, kad, manuprāt, tas ir vissvarīgākais dzīvē, ģimene, laikmetīgums,
autentiskums un laikmetīgums, tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, iet roku rokā. Bet ir īstenībā ļoti svarīgi palikt autentiskiem, jo bieži vien kaut kādi ārēji apstākļi grib saspiest savādāk visu. Tas man liekas ir tas, kas vispār, manuprāt, var iztraucēt jebkādu darbību šajā pasaulē, ka mēs ļoti klausamies, ko mums saka citi. Un ir īpaši tie, kuriem vispār nav nekādas pieredzes, bet viņi saka, un tad tev jāklausās. Tā vismaz ir mana problēma viennozīmīgi. Kādi ir 3 tādi, ja var nosaukt 3 lielākie izaicinājumi bijuši sākumā, uzsākot biznesu? Tas bija tik daudz. Kā jau es teicu, es droši vien, ja es zinātu, ko es parakstos, es nesāktu. Attālums no Rīgas. Jā, varbūt skatītājiem, cik no Rīgas kilometri sanāk līdz jūsu naktsmītnei? 280. Ļoti daudz. Attālums no Rīgas tādā ziņā, ka mēs paši dzīvojam Rīgā jau gandrīz 20 gadus, un mums nebija domas pārcelties uz Krāslavu. Es, protams, nezināju, ka man tur praktiski vajadzēs dzīvot pirmos 2 gadus, un it īpaši pirmais gads, kas bija vislielākais izaicinājums, jo sākās Covid. Un mani bērni no bērnu dārzniekiem palika par bērniem, kas sēž mājās, un es taisu viesumājas, es viņus būvēju, un tad praktiski ar bērniem uz rokām es, mamma, vīrs, tētis, un jāsaka, tas bija milzīgs izaicinājums. Es dabūju daudz sirmas matus pirmajā gadā. Es iedomājos, ja vēl jābraukā mājas Rīgā un maziņš bērniņš. Es varu teikt, 5 mēnešus dzīvoju tur visu sezonu, un vīrs braukāja katru nedēļu pēc darba piekdienā, un tad svētdienā atpakaļ. Tas bija ļoti liels izaicinājums. Kaimiņa būšana bija liels izaicinājums. Jā, es domāju, ka es to tagad drīkstu pateikt, bet mums bija diezgan daudz dažādas kaimiņu domas, kā mēs drīkstam un kā nedrīkstam, un viņiem bija, protams, es saprotu, lielas bažas par to, vai tur tagad būs kaut kāda atpūtas bāze, kur brauks un dzers, un līdz rītam negulēs, un viņus bija ļoti grūti pārliecināt, ka tā ir tāda ļoti klusa vieta, kur mēs rakstīsim noteikumos, ka mūziku nedrīkst klausīties. Patiesībā, jā, tas bija tik liels izaicinājums, ka es pat vairākas reizes apsvēru, vai mums to vajag, tāpēc, kad man bija arī ļoti svarīgi, lai tie cilvēki, kas tur dzīvo, jūtas tur kā mājās un turpina justies. Jā. Bet tagad viss ir kārtībā, es tā pieņemu. Tagad ir daudz labāk, jā, un lielākā daļa visu ir pieņēmuši un ir sapratuši, ka pat ir forši. Man ir kaimiņi pat teikuši, ka forši, ka beidzot te atkal skan bērnu smiekli. Jo, protams, ka lielākoties visi, kas tur dzīvo, jau ir pensijas vecumā, un tad viņu mazbērni atbrauc uz dažām nedēļām vasarā. Un atkal es esmu saņēmusi pat no kaimiņiem pateicības vārdus, kad mūsu sāģa, mūsu ciemats atkal dzīvo, tur atkal ir dzīvība, tur atkal brauc ar ritiņiem, skrien bērni, peldās, smejās. Un tad es teiktu, ka jā, mēs esam to posmu arī izdzīvojuši. Un vēl izaicinājums bija noteikti arī būvniecības process, kuru ļoti grūti ir uzraudzīt no attāluma. Un tas arī bija Covid laikā, pareizi? Jā, tas bija Covid laikā. Mums varbūt Covid tik ļoti netraucēja, jo tas ir klaja lauka vidu, un tur cilvēki īpaši 2 metrus ievērot, tā kā nav nekādu problēmu, bet, protams, kad tā kavēšanās ar visu, un tik daudz visādu bija, es nezinu, vai tas tad drīkst teikt fakapu. Vispār jā. Bet, bija tik daudz, ka es pat nevaru laikam izstāstīt. Kāds varbūt bija tas sākotnēji plānotais laiks būvniecībai, un tad beigās cik ilgi varbūt aizgāja, ir jāatcerās? Man šķiet, ka tā kopumā mēs nokavējām termiņus par pusgadu, bet kopumā es domāju, ka par gadu. Pusgads bija tāds oficiālais, bet ja tā, tad gads. Jā, bet, zinot visus procesus, kā tas notiek, tas ir ok. Tad ir laikā, tas ir ok. Jā. Kas varbūt bija tāds negaidītākais punkts sākot? Varbūt jau pēc būvniecības, varbūt arī būvniecības laikā, vai arī pēc būvniecības kaut kas tāds, ko jūs domājat, pagaid, man ar to jāsaskarās, ir, kaut kas tāds varbūt ir palicis atmiņā. Viss.
Nu, tāds vai viens vai divi varbūt kaut kas tāds, kas tā iespiedies ir atmiņā. Jā, tagad atnāca uzreiz, cik daudz ir jāskaņo lietas. Cik daudz mēs nezinājām. Nu, uzreiz saku, kad es arī to jau esmu pateikusi, jā, ka mēs neko nezinājām. Mēs bridām laukā vienkārši un darījām. Jā, cik daudz ir birokrātisku lietu. Tas mani pārsteidz, un es kā cilvēks, kas var tā kā teikt, ka ļoti nemīlu birokrātiju, tas ir maigi teikts. Es gribēju pateikt sliktāk, bet es neteikšu. Jā, kad ir jāskaņo katrs solis, un ka, piemēram, labi, te mēs tiešām arī paši kļūdījāmies, tā bija mūsu kļūda un tā nedrīkstēja darīt. Mēs sākām labiekārtot ezera krastu, un izrādījās, ka tā nedrīkstēja darīt. Visiem bija jāuzrakstītam projektam, saskaņotam ar vides dienestu. Mēs to nebijām izdarījuši. Un tādēļ pirmā sezona mums sākās bez ezera krasta. Iedomājieties, mēs esam pie ezera, bet tur nedrīkst peldēties. Un pirmo sezonu viesi vienkārši brauca tāpat. Viņi mums uzticējās ar to, ka viņi tikai skatīsies uz to ezeru, un bērni tur peldēt nevarēs. Mēs uztaisījām, nopirkām depo piepūšamos baseinus bērniem. Nu jā, vasarā, kad silts, gribās jau kaut kādu ūdeni. Mums tā kā mēs sākām to darīt, un mums bija zvans no vides dienas, tā ka mēs tā nedrīkstam. Un ka īstenībā mēs tuvākais, kad drīkstēsim sākt atjaunot, ir jūlijs, jo ir kaut kāda tur vēl zivju sezona. Bet vispār tā attieksme pēc tā zvana bija, tāda patīkama, jūs patīkami atceraties to komunikāciju vai kā? Par komunikāciju man gan ir jāsaka, ka visur mēs esam saskārušies kopumā ar ļoti adekvātu attieksmi un īstenībā sirsnīgu. Es nevaru nosaukt, jā, ir birokrātija, kas man nepatīk, bet tajā pašā laikā, ja tu šiem cilvēkiem cilvēcīgi pastāsti, kāpēc un kas notiek un ka mēs nezinājām un nesapratām, visur mēs saskarāmies ar ļoti jauku attieksmi galu galā. Visi ir tikai cilvēki. Bet galvenais nezvanīt pašiem viņiem un nestāstīt, ka mēs te visu zinām un ko jūs mums te traucējat. Cilvēcīga attieksme. Cilvēcīgums. Jā, dot tādu pašu cilvēcīgu attieksmi pretī. Tā kā tur tiešām paldies. Mēs ļoti daudz ko vienkārši piezinot un pasakot. Mēs neko nesaprotam, lūdzu palīdziet. Mums tiešām ir palīdzējuši. Okay. Varbūt vēl kaut kas tāds, kas jau, kad viesi sāka jau vairāk braukt un kaut kāda notikās lielāka aktivitāte. Cik ļoti pieprasīti mēs bijām. Tas, es varu izstāstīt, tas ir interesants stāsts. Atkal tajā pirmajā gadā vai? Pirmais gads, tas bija Covid gads, un, protams, kad tad visus Latvijas viesunamus un viesnīcas, manuprāt, vienkārši pārpildīja. Viss bija pārpildīts. Tādā ziņā mums laikam paveicās uzsākt. Bet es atceros, ka es nepaspēju izveidot rezervācijas sistēmu. Tas arī bija vēl viena tāda lieta, kad es sadarbojos ar cilvēkiem, kas man palīdzēja veidot mājaslapu, un viņi vienkārši neizveidoja. Un tas arī ilga 5 mēnešus. Un man jau atkal bija vēl sirmi mati un daudz, un es saprotu, ka man jāsāk uzņemt viesi, bet man nav kā viņus reģistrēt. Un tad es vienkārši izdomāju, tad es darīšu tā, ka izziņošu vienkārši Instagramā un Facebookā, un kā būs, tā būs. Un es trīcošām rokām to darīju, es atceros tās sajūtas, raudāju, man bija, var teikt, histērija, vīrs mani mierināja. Es teicu, ka, bet ja nu neviens nepieteiksies, neviens taču negribēs bez rezervācijas sistēmas rakstīt, tā taču ir tāda ņemšanās, ka tev jāraksta, jāskaņo tie datumi. Es atceros, ka es palaidu to ziņu, un aizvēru savu e-pastu un visus sociālos tīklus, un vienkārši apmēram 24 stundas nenācu klāt. Man bija tādas bailes, kas notiks un kā notiks. Un tad pēc tam 24 stundām, kad es atvēru, tur bija neskaitām pieteikumi. Mēs principā aizpildījām tajā gadā visu vasaru tikai vienu no tiem e-pastiem. Jā. Un ar trīcošām rokām katram klientam atbildēju. Tā kā, jā, tā interese pirmajā gadā bija tas, kas mūs ļoti, ļoti pārsteidza. Pie mums brauca vienkārši cilvēki, kas apceļo Latgali un viņi iebrauc. Un tad tu tur strādā, un es atceros, es tādā netīru muti, tur netīrām drēbēm kaut ko ņemos, un vienkārši atbrauc cilvēki. Un viņi atbrauc kas jums te notiek, ko jūs te darat? Un tad bija tādi, kas, tā kā mums tur ir, ka nedrīkst braukt ar mašīnu, bet bija tādi, kas ar visu mašīnu līdz pašām mājām piebrauc. Jo kā nevarēs? Pie jums tik neviens nebrauks, ja nevarēs ar mašīnu. Jā, tas bija.
Un, jā, un tad mūs uzaicināja tā kā deko, pateica, ka viņi atbrauks. Mums vēl nekas nav apstādīts. Mums ir tā kā apkārt tikai māls, smiltis. Un es atceros, cik ļoti es par visu satraucos. Es to satraukumu vēl tagad atceros. Man tiešām, es esmu cilvēks, kam ļoti gribās, lai vienmēr viss ir perfekti. Un pirmajā gadā nekas nebija perfekti, sākot jau ar to, ka mums ir ezers, bet viņa nav. Un tur man laikam tiešām ļoti palīdzēja vīrs ar savu racionālismu un pragmatismu, kurš teica, bet viņi brauc, viņus interesē, tā tad viņus interesē, nomierinies. Un es teicu, nē, bet viņi atbrauks, redzēs, cik te ir traki viss un brauks prom, bet nebrauc, jā, bija labi. Tad jums ir ļoti laba komanda ar vīru kopā. Jā, to es varu pateikt, ka mums tiešām ir laba komanda, es bez viņa noteikti nevarētu, un viņš pieļauj, ka bez manis arī ne. Starp citu, par viesiem runājot, mums nākamais jautājums tieši, vai atceraties pašu pirmo viesi? Jā, atceros. Tas nebija tā kā tik ļoti, kā es gribētu, tāpēc, ka tas bija maijs, 20. gada maijs bija apmēram kā šis maijs, tāds ļoti, ļoti lietains, un mēs varējām tā īsti atvērt sezonu tikai 20. maijā, un tad mums brauca pirmie viesi. Un brauc pirmie viesi un gribās, lai viss ir izcili. Mēs esam pļavas vidū, un taciņas ir tikai izpļautas, viss, un tad līstlietus, vairākas dienas līstlietus. Viss ir slapjš, mums vēl nav aizaudzis, mums ir māls, smiltis, viss netīrs. Mēs bijām uztaisījuši laipiņas, bet tās laipiņas neko diži nepalīdzēja. Un tad es atceros, ka Dievs, viņi atbrauks, un tur ir tik augsti, tik slapjš, ko viņi darīs. Jā, un tad viņi atbrauca, un tā pieredze nebija tik forša, tāpēc, kad viņiem tiešām tur bija augsti, un es viņiem saku, labi, bet tad brauciet pie mums vēlreiz, lai jūs saprastu, ka pie mums tiešām ir ko darīt, un pie mums ir forša, un es viņiem piedāvāju atgriezties jūlijā, un tad viņi atgriezās jūlijā, un tad, protams, bija pavisam cita un forša pieredze. Cik jauki. Jā, bet tā pirmā pieredze man, protams, bija, kāpēc? Pirmie viesi. Jā, tāds maijs, tas ir tas ir liels izaicinājums. Jā. Kā radās varbūt tas nosaukums Pazust Latgalē? Viņš tā vienkārši atnāca, vai tas bija, tur bija ilgi jādomā un bija vairāki varianti? Varbūt ir kāds variants, kāds vēl bija, kāda doma nebija bija? Citu variantu, nē. Mums bija tā kā ar vīru noruna, mēs domāsim variants. Katrs savā stūrītī, bet domāsim variants. Un tā kā īsti nekas nenāca. Un tad vīrs atcerējās, man šķiet, ka tas bija vīrs, jā, kurš atcerējās par to, ka ir tāda filma, dokumentālā filma Pazust Latgalē. Un mēs viņu kādreiz skatījāmies un domājām, vau, cik viņa ir forša. Tāpēc, kad beidzot kāds parāda Latgali kā kaut ko foršu un stilīgu, nevis tikai, ka tur ir lauku sētas un viss tā simtgadīgā pagātne, un mēs zinājām, ka mēs tā negribam. Mēs negribam rādīt tādu Latgali, mēs gribam rādīt tieši mūsu bērnības Latgali ar to tādu draiskulīgumu. Un tad likās, ka izcels nosaukums. Es uzrakstīju puišiem no šīs dokumentālās filmas radītājiem, uzprasīju, vai mēs drīkstam izmantot šo nosaukumu. Viņi deva savu svētību, un tā tas palika. Vienīgā problēma bija tāda, ka mēs drīz uzzinājām, kad mana skolas biedrene ir uztaisījusi Lost in Latgale. Tieši apmēram tajā pašā laikā radās Lost in Latgale. Viņi taisa kajaku tūres pa dažādiem ezeriem, kuras var izbraukt tā kā pa dažādām mazām upītēm. Un jā, un tad tas arī bija izaicinājums vienoties ar viņiem, ka mēs tomēr katrs paliekam pie sava nosaukuma. Bet mums bija vairākas tikšanās, un mēs vienojāmies. Jā, un tad viņi ir Lost in Latgale, mēs esam Pazust Latgalē. Katram savā valodā. Forši, jums ēdināšana uz vietas nav? Vai ir doma, ka kādreiz varētu būt? Ja tu zinātu, cik doma mums bija, kas mums varētu būt, ēdināšanā, mēs taisīsim savu virtuvi un barosim, vismaz brokastis noteikti būs, jo man pašai ļoti patīk viesnīcu brokastis, dievinu. Mums bija doma, ka mums būs pašiem savs dārs un sava siltumnīca, bet mēs atdūrāmies. Es uzskatu, mūsu gadījumā mēs atdūrāmies pret to, ka mēs paši neesam tur uz vietas, un es tā kā gribētu tomēr tiem, kas klausīsies un domā par savu viesu māju, pēc 5 gadu pieredzes,
mana tomēr tāda iekšējā sajūta saka, ka, ja tu kaut ko tādu taisi, tev tur jābūt ne tikai ar visu sirdi, bet arī ar visu fizisko iekšā. Jā. Tev tur ir jābūt uz vietas. Man ir liela pateicība maniem vecākiem, ka viņi tur ir uz vietas. Es uzskatu, ja nebūtu viņu, mēs nenoturētos tik ilgi. Jo tur ir vajadzīgi cilvēki, kas ir ar sirdi, tur, kas izdarīs, kā man mamma teica, kad es varbūt kaut kad arī negribu tur braukt kaut ko tev palīdzēt, bet man ir jābrauc, taču mēs esam mana meita, un viņi tiešām ir izlīdzējuši. Pat ir bijuši gadījumi, kad mums klientiem, viesiem pārsprāga riepa kaut kādā nekurienes vidū, un tad viņi tur meklēja traktoru un brauc palīdzēt. Tā kā, tur tiešām ir vajadzība būt uz vietas. Tāpēc mums nav vedināšanas joprojām, mums joprojām nav sava dārza, tieši tāpēc, kad ir jābūt. Bet klientiem ir virtuvīte, ja kas tad viņi var visu paši? Jā, visu paši. Mums ir katrai mājiņai savs grils, un ir jau, protams, cilvēkam tas ļoti patīk, un es arī uzskatu tās 2 dienas kopā ar ģimeni kaut ko gatavot, tas arī ir forši, kad mēs paši tur esam, mums jau arī tas ļoti patīk process, jā. Un mums arī, kad ir sezonā, teiksim, tomātiem vai gurkiem, tad var pieteikties pie kaimiņiem, aiziet. Kad manai mammai bija olas, tad mēs labprāt arī olas aizvedām, kaut kādus zaļumus. To mēs, protams, ļoti gribētos ēdināšanu, bet viss apstājās pie tā, kad mēs atrodamies ļoti dziļos laukos, un tur vienkārši nav kas to dara. Jo mēs esam meklējuši variantus, kas varētu atvest, bet visi mums saka, mums tas vienkārši nav izdevīgi, jo ir pārāk tālu. Piemēram, no Krāslavas mēs atrodamies aptuveni 16 km, no Dagdas 16 km, tad tā braukšana vienkārši pārāk dārga sanāk. Jā, un uz vietas cilvēku algot tikai brokastīm, es pieņemu, tas arī nebūtu. Jā. Kas varbūt ir tā viena vai vairākas labākās investīcijas, kas ir mainījušas viesu pieredzi? Pirmkārt, ļoti piedomāt pie tā, ko mēs pērkam. Es tam veltīju ļoti daudz laika. Es varētu teikt, ka tie bija daži mēneši, varbūt pat kādi 3 mēneši, kad es tiešām katru lietu ļoti izvēlējos, kas tur būs, vai tur tā teikana izskatīsies labi, vai viņi iedarēsies, vai nebūs pārāk liela, vai krāsa nav pārāk tumša, respektīvi, tiešām tik ļoti iespringu, un man daudzi teica, tu esi traka, priekš kam tu to dari. Un tagad es arī nesaprotu, vai es vairs varētu to tā pavilkt, ja man vēlreiz tas būtu jādara, bet es to darīju, un es uzskatu, ka tā investīcija atmaksājās. Mēs neskaitāmas reizes esam saņēmuši jautājumus, kur jūs to pirkāt? No kurienes ir tās tik forši? Jūs atšķiraties, tā kā, kad arī kaut kādas bildes viesi taisa, tad viņi saka, mēs atšķiramies ļoti forši investīcija. Tāpat nav investīcija, bet, manuprāt, mūsu tādas mazas detaļiņas, kas tomēr paliek atmiņā. Mēs uzbūvējām vienas tās lielās šūpoles, un tad mēs izdomājām, ka varētu uz terases uztaisīt katrai mājiņai savas šūpoles. Manuprāt, tas ir tā ir mūsu vizītkarte, jau noteikti tas, ko mēs jau runājām, ir šīs te izpļautās taciņas, un viss pārējais paliek neskarts, un tiešām tā, kad tur tikai metru un ne vairāk mēs ļaujam. Manuprāt, ka tas noteikti. Es droši vien tur varētu ļoti ilgi runāt par visādām detaļām. Laivas nokrāsot kaut kādos mūsu toņos, nevis vienkārši viņas atstāt tādas, kādas bija. Ļoti, ļoti daudz visādu detaļu, kas, manuprāt, tās pašas mājiņas nokrāsot un uztaisīt tos te Latvijas zīmes. Latviešu zīmes, tas arī noteikti. Uz katru mājiņu savādāk vai uz viena? Nē, visas ir vienāds, jā. Domums manā kaimiņiene, mūsu kaimiņiene vienkārši zīmēja meiteni. Jā, viņa pati. Vietēji, ok. Jā. Arī piesaistīt pēc iespējas vietējos, mums tas arī bija ļoti, ļoti svarīgi. Mēs arī labprāt dalījāmies un stāstījām, ka kur šo galdu mums taisīja šis galdnieks no Krāslavas, un mēs arī labprāt ieteicām. Ļoti daudz jautāja, no kurienes tas galds, virtuvi taisīja vietēja. Tā kā mums tas viss bija tiešām svarīgi. Bet tajā pašā laikā, piemēram, mums ir tādi guļamtīkli, kurus mēs atvedām no Meksikas.
Vienkārši viņa mums tur iepatikās, un tur viņa bija visur, un tur viņi bija ļoti pieejamās cenās, un tad mēs nopirkām papildus bagāžu un atvedām no Meksikas no ceļojuma. Un Tik forši, atkal tāds stāsts kaut kāds klāt. Jā, mēs to arī tā kā stāstījām, jo, manuprāt, tas ir tās galvenās investīcijas ir tad, kad tu to dari, tev ienāk kaut kas prātā, un tad tu, kāpēc nē? Mēs tā kā, jā, taisam. Tad taisam gleznas, kas mums ir mājiņās, tās mums taisīja mana vīra kolēģi. Viņa brauca tur uz vietas vairākas taisīja. Viņa bija tā kā plenērs viņai tur kopā ar mums un vēl ar citiem, un tad viņa gleznoja turpat, un tas, man liekas, arī ir tāds ļoti, ļoti liela pievienotā vērtība. Jā, viennozīmīgi. Ir varbūt kaut kāds pakalpojums, ko jūs vēlaties uz priekšdienām pievienot, vai varbūt, es saprotu, ka paplašināties mājiņu ziņā pagaidām nē? Pagaidām nē, man arī tā kā neliekas, ka ir vajadzība, arī man liekas, ka tik, cik tur ir, tad arī ir. Ļoti labi. Mums ir viena ideja, mums visi prasa par kublu. Mēs negribam kublu, tāpēc, ka tas ir visiem. Varbūt mēs to īstenosim. Pagaidām mums vēl, mēs esam, teiksim tā, kļuvuši arī laikam abi divi nedaudz pragmatiskāki, kad mēs zinām, ko tas maksā, pat ne finansiālajā ziņā, bet darba spēka un nervu. Es smējos vienmēr manu sirmo matu. Tad mēs tā kā visu laiku varbūt tomēr, jo tas ir pārāk liels izaicinājums, bet varbūt kādreiz mēs saņemsimies un uztaisīsim to, ko mēs esam izdomājuši. Bet tas būs tā doma ir tādā koku galotnēs. Labi. Un tad pēc 5 gadiem, ja mēs runājam par nākotni, tad varētu uzrasties kaut kāda tāda inovatīva ideja un varbūt vēl kaut kas? Vispār man godīgi, laikam, ja mēs te runājam ļoti godīgi, es nezinu, kur mēs būsim pēc 5 gadiem. Man ir jāsaka, ka es esmu sapratusi un sev to beidzot godīgi atzinusi, ka es esmu cilvēks, kam patīk tomēr vairāk uzsākt projektus un tad tos palaist brīvā lidojumā, dzīvē, atdot kādam citam. Tāpēc līdz ar to nevaru pateikt, kas būs, un nevaru pateikt, vai tie būsim mēs. Varbūt to jau īstenos kāds cits, varbūt. Jūs dzīvojat ceru tagad. Mani vecāki, jā. Tā kā es negribu tik tālu ieskatīties, ja godīgi. Ko varbūt domājat par naktsmītņu biznesu vispār Latvijā, pasaulē? Varbūt ir kādas tendences ievērotas ceļojot, vai arī tepatās, vai ārzemēs? Es domāju, ka tas ir biznes, kam ir jābūt sirdslietai, nav iespējams savādāk. Protams, ja tu taisi viesnīcu tīklus, bet tāpat arī, ja tas ir viesnīcu tīkls, tad tik un tā, manuprāt, tu, protams, vari taisīt Hilton, Marriott un tā tālāk, bet tas ir jau kaut kas pavisam cits. Bet, ja mēs runājam par tādām autentiskām vietām, tad tik un tā tur ir jābūt ar sirdi iekšā. Un, manuprāt, tiem, kas to izdomā, tad tur arī jābalstās uz to procesu. Manuprāt, kad viesu mājas pārtop un pārtaps par kaut ko vairāk nekā tikai viesumājām, un tā ir arī varbūt arī mana kaut kāda tagad sajūta, ka tā tam ir jābūt, ka tu tur atbrauc nevis tikai pārnakšņot, bet tu tur dabū daudz citas pieredzes. Piemēram, man visu laiku uzrunā princips slow living, jeb lēnā dzīvošana. Ja tu uz turieni atbrauc, mums šobrīd ļoti populāri retrīti, bet, manuprāt, nav jābūt retrītam kā tādam, vienkārši ir jābūt jau viesu mājā kaut kādām idejām, ko tu vari darīt, lai tu justos kā retrītā. Un to es redzu kā tādu tendenci, un, manuprāt, kad uz to mēs arī iesim. Es nezinu, vai tas notiek jau Latvijā, grūti pateikt. Man liekas, tā dzīvesveidu varbūt nosaukt, tad ceļošana dzīvesveids kaut kāds. Jā, un tas ceļošanas dzīvesveids pārstāja būt, ka tā, man te jāapskatās 10 dažādas lietas apkārt, kas notiek, bet tieši kā es varu izjust ceļojumu, kā es varu izjust vietu. Manuprāt, tā ir lieliska tendence, es ļoti par to priecājos, es ceru, ka tā attīstīsies, un tikai tā es redzu vispār nākotni viesu mājām Latvijā un jebkur citur. Bet Latvijā jo īpaši, jo mums tā sezona ir tik īsa, kad mums ir jāizdomā kaut kas vairāk. Runājot par sezonu, es saprotu, ka jūs visu caur gadu nestrādājat. Ne. No kura līdz kuram datumiņam aptuveni strādājat? Šobrīd no māja vidus līdz septembra vidum. Tāds apzinās lēmums, kad ziemā ne? Ļoti apzinās lēmums.
pirmkārt, tas atkal sasaucās ar to mūsu, kā mēs redzam, atpūtu pie mums, tāpēc, kad es no sirds uzskatu, ka Latvijā ir vislabākās vasaras pasaulē. Nekur citur viņas tādas nav, un mēs ļoti apzināti vasarā cenšamies nekur neizbraukt no Latvijas. Tāpēc, bet man pašai un arī vīram ne ļoti patīk ziemas Latvijā, un tāpēc aicināt viesus tur, kur mēs paši īsti tā kā, tas nebūtu varbūt godīgi. Un arī, protams, no biznesa viedokļa runājot, tas nekad neatmaksātos tik tālu no Rīgas. Tad tur ir tiešām jādomā kaut kāds ļoti nopietnas spa kompleks, piemēram, uz ko mēs nebijām ne finansiāli, ne arī visādi citādi gatavi. Tā kā tas ir ļoti apzināts lēmums, gan sirds lēmums, gan arī finansiāls. Jums ir ļoti brīnišķīgs bildes Instagramā. Tur var jau sajust jau to, uz ko tu brauc. Kā jums liekas par to sociālo mēdīju nozīmi? Varbūt arī par mājaslapas nozīmi. Kas ir svarīgs? Vai visi ir svarīgi? Uz ko jūs vairāk varbūt koncentrējaties? Uz Instagramu. Bet atkal tas ir mans iekšējs lēmums. Pašā sākumā, jo es pati tajā brīdī biju liels Instagrama fans, tagad mazāk, tāpēc, ka, manuprāt, Instagrams pats ir pazaudējies un nedaudz nesaprot pats, kur viņš grib, vai viņš grib būt TikToks numur 2 vai tomēr palikt autentisks. Un tā kā tur tagad varētu pastrīdēties, bet tajā brīdī tas bija tāds apzināts lēmums. Protams, ka mums jābūt Facebookā, protams, ka mums jābūt mājaslapai, bet viss uzsvars tajā brīdī bija uz Instagramu, un man jāsaka, ka pašā sākumā es Instagramu vadīju pati ar tādu, tā ka man tas prasīja ļoti, ļoti daudz iekšējā resursa, tāpēc, ka es tur ieliku tajos postos visu sevi. Un, manuprāt, tas atmaksājās, cilvēki sajuta. Bildes patiesībā tas ir brīnišķīgi, ka pie mums vienkārši brauc cilvēki. Noteikti šeit gribētu nosaukt mūsu pašu Latgales fotogrāfu Džeinu Saulīti, kura, manuprāt, arī radījusi galvenās šīs te sajūtu bildes. Jā. Un viņa tiešām pati pie mums brauc, un viņa var man uzrakstīt, ka mēs gribam pie jums atbraukt ar vīru un gribam no visa atslēgties. Un atslēgties viņai tāpat sanāk ar ļoti, ļoti daudz bildēm un kontentu. Viņa savādāk nemāk. Bet tad, kad viņa atsūta tās bildes, es pati skatos, un es pilnīgi ar asarām acīs. Skudriņas skrien cauri. Viņa ir kolosāla, jā. Un tad mums vēl ir bijis vairākus gadus arī vēl 2 fotogrāfi. Varbūt mēs viņus varam pieminēt. Droši. Jā, YouTube'ā, jo ja kādam, Droši. Manuprāt, viņi arī radījuši tik kolosālas, autentiskas. Un tiešām, tad, kad es skatos tās bildes, viņiem tā arī rakstīju, jūs nododat to mūsu sajūtu, kā mēs redzam pauzes Latgalē. Mēs, laikam, es pat neatceros, bet man liekas, šo vairāku gadu garumā nevienu fotogrāfu neesam aicinājuši mēs, bet vairāk uzrunā mūs, un mums sanāk forša sadarbība. Tas ir ļoti svarīgi. Mūsdienās ir ļoti svarīgi nodot atmosfēru caur bildēm, caur video, tāpēc tam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība, bet ir jāstrādā ar tiem fotogrāfiem un content makeriem, kas uzrunā, kad tu pasties viņu profilu vai tu viņus pazīsti, tad tu saproti, ka tie ir tie cilvēki, kas nodot ļoti līdzīgu vaibu, ja tā var teikt. Jūs varat droši pieminēt, ja ir kāds vēl, ko grib no fotogrāfiem izcelt droši. Jā, noteikti vēl 2 es pieminēšu, tāpēc, ka viņi pie mums arī ir bijuši vairākas reizes un tiešām katru reizi bija izcelt. Tas ir Kārlis Buščkevits, jeb Your Life Vibe un Pāvils Matskans. Tie ir tiešām tādi, starp citu, Kārlis Buškevits pie mums atbrauca gan, tas bija ar, ja nemaldos, tas bija Latvija Travel sadarbībā, viņi tā kā apceļoja Latgali, un tad viņš bija pie mums atbrauc, bet tad viņš mani uzrunāja, ka viņš gribētu ar ģimeni atbraukt pie mums, un tad atbrauc arī ar ģimeni, un tas bija tik skaisti, tās bildes pēc tam. Man likās, jā, tāpēc es šo vietu radīju. Jums visas bildes ir ļoti skaistas, iet Instagram profilā, gribās aizbraukt tikai dēļ bildēm, bet, tiešām, paldies. Jā. Tiešām paldies šiem cilvēkiem. Paldies, ka viņi izkopja savu talantu tik ļoti, ka spēja nodot atmosfēru. Un ne tikai nobildēt mājiņu, ne tikai nobildēt ezeru, bet nobildēt atmosfēru. Tas ir kaut kas fantastisks.
Vai jūs esat atrodami kādās rezervācijas platformās vai viss rezervācijas caur mājaslapu? Nē, mēs pēdējos 3 gadus esam arī Booking un Airbnb. Un, tur arī mūs var atrast un arī var rezervēt. Protams, tie, kas skatās, es vienmēr iesaku rezervēt caur tiešiem. Jā, patiešo. Viennozīmīgi. Viennozīmīgi to jums pateiks jebkurš, jo skaidrs, ka tas ir jums un mums visizdevīgāk. Un, ja jūs tā kā atbalstiet vietējos un rezervējiet patiešo. Tieši tā. Ja tā procentuāli būtu jāsaliek, kas ir vairāk varbūt vietējie turisti vai ārzemju turisti? Tikai vietējie. Es teiktu, ka mūsu gadījumā 95% ir vietējie turisti. Mēs arī nekad neesam akcentējuši un tā kā varbūt neesam jutuši vajadzību akcentēt uz ārzemju turistiem. Un arī tie ārzemju turisti, kas pie mums atbrauc, pirms ir bijuši arī no Amerikas un no apvienotajiem Arābu Emirātiem, bet pēc tam, tad, kad tu parunājies, tu uzzini, ka viņi tomēr kaut kad sen ir dzīvojuši Latvijā vai Latvijā Latgalē ir bijuši lauki, un tad sieva atved parādīt vīram no Ņujorkas, kur viņi ir pavadījis bērnību. Tā kā visi ir vismaz ar saknēm vietējiem. Ļoti daudzi brauc, kas jau sen dzīvo Rīgā vai kaut kur citur, bet brauc uz Latgali atcerēties bērnību. Tieši tāpat kā mēs ar vīru. Varbūt vispār tā kopistiski skatoties, kā tev šķiet, kāpēc Latvijā mēs tā baigi neceļojam ziemā pa Latviju? Jo vasarā šķiet, kad sākās maijs, sākās tas siltumiņš, un mēs pilnīgi atplaukstam, bet tev ziemas mēnešos kaut kā mazāk. Es varu atbildēt tikai pati par sevi, tāpēc, ka man ir tieši tas pats. Tā kā tur nav ko melot, tā tas ir. Latvijā vasaras ir burvīgas, pavasaris, it īpaši vēlais pavasaris ir burvīgs. Es dievinu arī rudeni līdz novembrim. Pie mums tad pie mums ir fantastiska daba, gaiss, pie mums ir fantastisks gaiss. Un ziemā, es pati par sevi teikšu godīgi, es izdzīvoju ziemā šeit. Un ja pilsētā tu vismaz dabū kaut kādas gaismiņas, un tad tev parādās kaut kāds, tā kā, vismaz kaut kur gaisma spīd, tad laukos ir savādāk. Protams, kad tas, kas mums ir attīstīts, tās ir pirtis, spā, visādi pirts rituāli. Manuprāt, ja tu uztaisi labu piedāvājumu, tad brauks. Bet, tad tur ir jābūt pirtnieki un tam līdzīgi. Varbūt, kas pie mums ziemā ļoti labi dzīvo, droši vien Cēsis, jo tur ir kalni. Tad, kad ir ziema. Tad, kad ir ziema. Jo šogad ziemas nav, un tad nav. Es domāju, ka tikai mans personīgais viedoklis ir laikapstākļi. Nekas cits. Ja pie mums būtu, kā es vienmēr saku, ja pie mums būtu kaut vai +10, jau būtu labi. Jā. Par sarežģītām situācijām, grūtajiem klientiem. Vai esat sastapušies ar grūtiem klientiem? Grūtie klienti, protams, ir pielikti tā, bet kā risināt tās sarežģītās situācijas? Varbūt kaut kas ir noticies, kas ir palicis atmiņā. Pirmkārt, man jāsaka, ka mums laikam ir tiešām paveicies, bet mums ir ļoti, ļoti jauki klienti. Un dažreiz es pat nespēju noticēt, cik jauki. Tiešām ļoti pretīm nākoši un grūti pat atbildēt, kāpēc. Nē, tas jau ir lieliski. Tas ir lieliski. Bet tik daudz ir atkal par tiem fakapiem tiek runāts, kā, protams, ir gadījušies. Ir bijis viens man spilgti palicis atmiņā gadījums tad, kad pie mums visas mājiņas bija aizņemtas. Mums tiešām netālu no mājiņām ir ļoti nelieli. Tad, ja vienā viesu mājā mums palika ģimene ar ļoti mazu bērniņu un ļoti mierīgi, un tādi, kuri var uz terases sēdēt un baudīt ezeru un skaņas apkārt, un tādi, tiešām var redzēt dabas mīļa. Tad blakus mājiņā mums bija 4 sievietes, ja es nemaldos, kuras bija atbraukušas, nedaudz tomēr laikam paballēties. Un tad mums jau blakus kaimiņi, kas tur dzīvo, zvanīja un teica, klausieties, nav labi. Tie viesi uzvedās tā, ka viņi runā ļoti skaļi pa telefonu, lamājās,
klausās ļoti skaļu mūziku. Pie jums mūziku nevar klausīties, mēs zinām. Pat ir piebraukši arī ar mašīnu pie mājiņas, kas arī ir kategoriski aizliegts. Es zvanu, viņi man necēla klausuli. Pa to mazo izpļauto celiņu piebraukuši? Jā. Nu, es nezinu, vai es pat vairs neatceros. Man liekas, pašu pļauju vispār, jā. Iespējams, ka tajā brīdī, ja tas bija jūlijā, iespējams, ka tad mums ir nopļauts viss. Un tad ir vienkārši lauks. Nu, tā kā, jo mūsu lauks dzīvo tādu standarta dzīvi, kad vajag, tad tiek nopļauts un tā. Man liekas, ka tomēr tas bija jūlijas. Nu, lūk, un es nevaru viņu sazvanīt, un es nesaprotu, ko darīt. Un es atceros, ka es pajautāju blakus klientiem, viesiem, un viņi pateica, viss ir kārtībā. Es tikai pēc tam saņēmu pēc vairākām dienām ļoti garu vēstuli, ka tas tomēr nebija ok. Jā, un es ļoti pārdzīvoju, bet no otras puses es nesapratu, ko es varēju darīt, nu, tā kā, ja man neziņoja par to, nu, ka tiešām traucēju, nu, tā kā it kā netraucēju. Bet, nu, tad mēs noteikumos sākām lielākiem burtiem rakstīt, ka mūziku nē, ka ar mašīnu noteikti nē. Tas bija patiesībā tāds spilgtākais gadījums, jā, kad es atceros, ko darīt, kad vienkārši viesi pilnībā nerespektē, visticamāk noteikumus pat nav atvēruši un pat nav lasījuši, un kad tu viņus arī nevari sazvanīt, ar viņiem nevar runāt. Es atceros, ka es arī atbraucu, un viņu tur nav, kaut kur bija aizbraukuši. Jā, tas, nu, protams, ir bijušas visādi salauztas gultas, un tad tur meklē meistaru, un viņš brauc un labo gultu. Vai nav bijis tā, kad ir salauzta gulta, un cilvēks saka, bet nē, nu, tur jau tāda bija. Nu, tā kā es jau viņu nesalauzu. Nu, ir bijuši arī tādi gadījumi, bet tad es vienmēr arī tā tiešām godīgi arī domāju, nu, varbūt viņi tiešām arī bija salauzti. Nu, varbūt mēs tur kaut ko. Ir visādi bijis, ir ļoti daudz, tas ir tiešām, es nezinu, kā tas visu laiku notiek, tā kā par to runā filmās. Vai kaut kādos tādos stand-upos, es visu laiku domāju, ka tas to izdomā cilvēki, bet tā tiešām notiek, kad tieši pirms viesu ierašanās, piemēram, mums salūst duša. Piemēram, tur tek karstais ūdens ārā, un tu nevari apturēt. Un tad es zvanu, parasti tas ir tētis, kurš brauc palīgā, un tad viņš skrien un labo, bet mums pēc tur stundas ir jābūt klientiem, un es nezinu, kā gadās, kā tas notiek, bet tieši tur 10 minūtes līdz viņa ierašanās viss tiek salabots. Un tad tu tāds, ak, Dievs, bet ja nākamo reizi nepaveicās, bet kaut kā visu laiku tu izlien cauri, tu tā kā burtiski uz naža asmens, bet viss tiek izdarīts. Mums runājot par dušu, arī ir bijis tā, ka mums izšķīst stikls. Mums ir rūdītais stikls. Mēs aizējām, viņš ir izbirs. Un mēs skatāmies virsū. Un mēs zvanām saviem komforta cilvēkiem, lai mums vajag dušas stiklu un ātri. Un tad tāds, ātri. Kaut kā mēs viņu ar, tiešām izlienam caur kaut kādu. Pārdabiski spēki tie ir kaut kādi. Tur ir pārdabiski spēki. Es visu laiku domāju, tas taču nav iespējams. Kā tas viss notiek? Protams, vēl viens, bet tas vienkārši laukos ir, kad jūs braucat uz laukiem, vienkārši ziniet, ka tas nav viesu māju vaina, bet tik pa laikam mums vienkārši atslēdz elektrību Latvenergo. Viņi brauc kaut ko labot, un tad viņi tur dienu iepriekš labi iepaziņo, vai ka uz pusdienu jums nebūs. Un mums uz elektrības ir viss. Tolet arī. Līdz ar to tad tu sanes spaiņas un tā kā ļoti, ļoti atvainojies. Bet tiešām tu tur neko nevar darīt. Šis mums arī ir bijis, kad kaut ko labo atslēdz, bet mums te, reāli viss ir un tad ir... Tad ir tā, kā ir, jā. Jā, kā tu cilvēkam nevar pateikt, ka nebūs elektrība, tad tev jācenšas kaut kā... Kā tu risini, bet cik tu vari izrisināt. Bez elektrības mūsdienās nekas nenotiek. Varbūt ir bijušas kādas sarežģītas vai neparastas pašu viesu prasības, ka viņi atbrauc, hei, vai jums nav tas, ir kaut kas tāds neparasts. Tas, kas man ļoti spilgti nāk prātā, kad man uzrakstīja ļoti jauka sieviete ar to, ka viņi brauc ciemos, un viņi rezervēja, ja es nemaldos, 2 vai pat visas 3 mājiņas uz vairākām naktīm, vairāk noteikti nekā 2, un tad kaut kā, kad tas tuvojās, nedēļu varbūt līdz viņa man pasaka, ka vienai mājiņai vajadzētu tā kā ratiņkrēslam, bet mums nav piekļuvi. Un es tagad domāju, kā mums ir pļava.
Un man tā kā pirmā doma ir atteikt. Tāpēc, ka taču būs neērti. Un tad es pasēdēju, parunāju ar tēti, jo viņš mums ir tas, kas atbild par visām šīm lietām, kaut ko piebūvēt, kaut ko pārveidot. Un tad viņš saka, bet tā kā teorētiski jau mēs varam. Ja tu viņiem atļaus tomēr izņēmuma kārtā piebraukt ar busiņu, un tad mums liekas bija, tad arī vēl zāle nebija saugusi. Un viņš saka, bet es uztaisīšu. Un mēs uztaisījām, jā. Piekļuvīt. Jā, piekļuvīt, jā. Ne, tie tēti forši, jā. Jā, tēti ir amazing. Gan tēti, gan arī viesi ir amazing, jo viņi tiešām teica, ka viņi izbaudīja un viss bija forši. Un, jā, viss kopā. Tad, kad man liekas, ka tie klienti, kas ir prasīgi, pat neprasīgi, bet kam ir kaut kāds interesants vajadzības, viņi liek tev tā kā padomāt ārpus savas komforta zonas. Jā, ko mēs neaizdomājamies. Jums arī tieši līdzīga situācija. Pirms 3 gadiem bija, kad norezervēja mājiņu un pateica, ka būs ar ratiņkrēslu, un mēs dienas laikā izbūvējām tādas 2 uzbrauktuvītes arī. Un izrādās viss ir iespējams. Jā, tiešām. Vēl par neparastām un interesantām situācijām. Varbūt arī ar kādu klientu bijusi kāda neparasta interesanta situācija? Ir bijuši klienti, kas norezervē, mums tagad atcerējos, kas norezervē visas mājiņas un neatbrauc. Bet viņi ir samaksājuši kaut kādu daļu? Samaksājuši, jā. Un viņi vienkārši neatbrauc un arī naudu nepaprasa atpakaļ, pat nepajautā neko. Pat nesakontaktējās vai ne? Es viņus pat vairs neatbildēju. Es nezinu, kas notika. Nē, pēc tam uzrakstīja, ka viss ir kārtībā. Paldies. Jā, tā ir bijis. Kaut kas ir laikam ir atgadījies. Tā kā, jā, bet viss kārtībā, paldies. Kas vēl par klientiem? Jā, varbūt kāds stāsts, kas tāds palicis atmiņā, kaut kāds varbūt ir pēc atpūtas, varbūt, kad kāds ir... Pārdurtās riepas mums bija, kad viesi tiešām domāja, kad kāds pa nakti ir pārduris tās riepas. Es tiešām arī tā padomāju, tad, kad viņa man tā izstāstīja, kad, ja es nemaldos, mašīnai 3, laikam, tā kā, un es tiešām domāju, kurš tagad to varēja? Kādam kaimiņam tur iebrauca kaut ko. Jā, kam vajadzēja. Jā, kam vajadzēja. Un tad es tā kā zvanīju vīram un stāstīju šo notikumu, un viņš saka, man ir tā kā laikam atbilde. Un viņš man to nebija stāstījis, bet izrādās viņam bija ļoti līdzīga situācija, un tas izrādās, tas vienkārši ir, mums tur ir tāds vienā brīdī lauku ceļš, un tur bija sabērti kaut kādi akmeņi, un tad, jā... Un tad kaut kas starp akmeņiem vēl. Jā, un tad es tā nomierināju, es domāju, jā, tas tomēr nav tā, ka kāds te ļaunprātīgi, un tad es arī viesiem izstāstīju, un jā, un tad bija miers, bet tiešām pirmā doma bija, kurš to varētu darīt. Jā, tas bija tāds arī, un tie bija viesi, kas pie mums brauca jau 4. gadu. Tā kā tas likās, nē, kā to tagad atrisināt, jā. Kas varbūt vēl pa klientiem runājot, kas ir varbūt tāds, ko viesis sagaida, piemēram, kafija? Kad ir kafija, daudziem tas patīk, vai tā ir kapsula, vai tā ir beramā. Kas ir tas, ko jums šķiet, kad viņi sagaida? Patiesībā... vai tā ir tā uzņemšana kaut kāda personīgā, tādas mazās varbūt lietiņas? Es uzreiz varu atkal šeit atbildēt, ka viss, kas pie mums ir, tas viss ir balstoties to, kā es gribētu, lai pie mums ir. Izņemot brokastis, es gribētu, lai mums ir iespēja brokastis, bet tas tiešām ir neiespējami pašlaik. Ko sagaida, man ir liels pārsteigums, tiešām liels pārsteigums, bet es nesen runāju ar vienu terapeiti, kas man teica ļoti līdzīgi, jo viņa dzīvoja Latvijā un ir pārcēlusies uz Lietuvu, un viņa teica, ka viņa arī ir pārsteigta, cik lietuvieši ir prasīgāki par latviešiem. Un man arī dažreiz pārsteidz, cik, tā kā man ir prasījuši pat, vai vajag ņemt līdz dvieļus, vai gultas veļus. Ļoti interesants jautājums. Un man tas tiešām tā kā, labi, šampūni, un tā kā šampūns tas arī jautā, bet tas jau ir tā kā pats par sevi, ka jautā, bet tiešām, ka pat dvieļus un gultas veļu prasa. Un tad es saprotu, ka nē, mēs Latvijā neesam prasīgi, vispār nē. Tā kā, bet tas, ko viņi sagaida, ka mums ir kā kapsulu kafija automāts, arī kapsulas pieejamas. Mums ir tēja, kas arī ir Krāslavā ražota, un, manuprāt, ir fantastiska tēja.
Mums ir tur pamatvajadzībām sāls, cukurs un tādas lietas, un, protams, laba gultas veļa, labi dvieļi, kas liekas pašsaprotami. Bet to drīzāk pat raksta un pēc tam saka, ka paldies, ka bija. Nu tā, es tiešām domāju, ka mēs vēl neesam ļoti prasīgi. Cits jautājums to, ko tu iepriekš minēji par to, kad varbūt, kad atbrauc un varbūt ir doma, ka par visu ir samaksāts. Manuprāt, ka tā publika pie mums tomēr nebrauc. Tā ir cita veida publika. Pie mums tomēr ir cita viesi, kas tiešām ir par visu tā kā tiešām pateicīgi. Par pasākumiem. Vai jūs paši organizējat kādus pasākumus? Un vēl papildu jautājums, vai ir kāda diena, kad jūs nestrādājat? Jo mums, piemēram, ir tā, ka vienīgā diena, kad mēs esam slēgti, ir līgo. Jo tad mēs paši svinām ar ģimeni un draugiem, un sveši iekšā netiek. Vai jums ir kaut kas tāds? Kaut kāds pasākumus mēs esam rīkojuši vairāk savos ietvaros ar radu sanākšanām savām. Mums patika savākt gan visus kaimiņus pirmajā sezonā un pateikties, ka viņi mūs izturēja. Tad arī savākt visus tos manas mammas radus, kas bērnības ir pavadījuši tajā vietā, un tad mums bija lielā radu sanākšana, tas bija fantastiski. Es esmu vienkārši draudzeni izdomājusi, un mēs tur rīkojām tādu nometni retrītu. Tagad man vīrs rīkos, viņš ir liels motociklu fans, pats brauc ar motociklu, vēl var, man liekas, pat pieteikties. Jūlijā viņš rīkos tā kā no Rīgas braucienu uz Pazus Latgalē ar Scrambler, Cafe Racer, tādiem motocikliem, ar kuriem parasti tik tālu nebrauc, bet viņš ir izdomājis, ka viņš grib, lai tā kā izaicināt sevi un aizbraukt un aicina citus. Tā kā kaut kādas idejas, ja mums parādās, mēs tās realizējam, bet tāds, tā kā, ka mums ir kaut kāds gada pasākums vai kaut kas tāds nav. Uz Jāņiem mēs parasti arī paši tur esam. Ir bijuši gadi, kad mēs izdomājām pamainīt vidi un tad brauc citi, bet kopumā uz Jāņiem tad jā, mēs esam tur ar draugiem arī. Vai, cik jauki, jā. Nav tā klients zvana, nu kāpēc? Ir ļoti daudz, es domāju, tāpat kā jums, jo tie ir vispieprasītākie datumi visā sezonā, bet, es domāju, ka lielākā daļa jau arī visu saprot. Jā, man parasti, principā, cilvēki saka, vai cik jauki, tā, ka tiešām bet tas ir jauki, ja tev ir iespēja. Tad, jā. Kāpēc kurzemniekam būtu jāizbrauc uz Latgali? Kas būtu tas, ko viņš varētu pasmelties pie jums? Tāpēc, ka Latgale ir Latgale un Kurzeme ir Kurzeme. Mums liekas, ka Latvija ir maza, bet nav. Tiešām ir tik liela atšķirība cilvēkos. Latgalē ir, protams, ļoti daudz sajaukuma ar Baltkrieviem, Poļiem, arī Krieviem un Ukraiņiem. Un, manuprāt, tā ir vērtība, lai ko varbūt tagad kāds neteiktu, bet tā ir vērtība un pastīties, kā ir tad, kad cilvēks ir tāds, kad viņš ir asimilējis sevī tik daudzas tautības un tik daudzas kultūras un paražas. Latgalē tomēr man jāsaka, ja man jāsalīdzina, ir ļoti viesmīlīgi cilvēki. Man gan vienmēr saka, jūs esat tik viesmīlīgi un jauki Latgalē. Es vienmēr saku, nē, mēs neesam dikti jauki. Mēs mākam arī pasūtīt 4 mājas tālāk un tā tālāk. Ja vajag. Jā, ja tu ielīdīsi ne tur, jo mēs esam privāti īpašnieciski. Bet manuprāt, ka tā ir tā, ka, es nezinu, tur tieši var arī ieraudzīt mūsu kaimiņos, manā mammā, ka tie ir cilvēki ar tādu asumēli, kas var pateikt visu, ko domā, bet tajā pašā laikā uzaicināt ciemos, uzcienāt ar kafiju un tēju un ar pašceptām bulciņām, tāpēc, ka tā ir pieņemts, tāpēc, ka tā ir viņu daba. Tie ir tādi ļoti saudabīgi cilvēki, kas sevī ir uzkrājuši ļoti daudz, tāpēc noteikti cilvēku dēļ ir jābrauc. Un, protams, arī daba, bet daba mums Latvijā visur ir skaista. Vasarā fantastiska, bet vienkārši, lai piedzīvotu kaut ko savādāk. Un noteikti ir vērts atbraukt arī uz Pazus Latgalē. To gan es saku, jo mēs esam sevi veidojuši kā vietu, kā galamērķi, kā tādu. Un, manuprāt, mums tas ir sanācis. Un es ļoti ceru, ka tad, kad viesi atbrauc, viņi arī to sajūt. Arī ir teikuši, jā, ka tā ir. Kādi ir jūsu mīļākie mirkļi strādājot šajā nozarē vispār? Tur esot uz vietas.
Viennozīmīgi. Tad, kad es esmu prom un strādāju attālināti, piemēram, komunicēju kaut vai ar viesiem vai kaut kādas mārketinga aktivitātes, jebkas, vai vienkārši, ka tu dari arī citus darbus, tas viss aizmirstās. Un tā foršā sajūta, ka tu tur atbrauc, pirmās stundas varbūt nav tik jaukas, tāpēc, ka tu uzreiz tā ir jāizdara šis, un tad tu esi skrējienā, bet ir tas brīdis vakarā, kad saule jau drīz sāks rietēt, tu apsēdies uz terases, mēs ar vīru divatā, kaut kur tur skrien bērni, un tā foršā sajūta, ka tu skaties apkārt un tu saproti, ir forši, mums pašiem ir forši. Protams, ka par šo laiku daudz kas ir mūsu galvās, prātos ir mainījies, un iespējams mēs daudz ko būtu veidojuši savādāk, bet tik un tā forši. Un tā ir tā vislabākā sajūta. Tad, kad tu esi izdarījis, tu esi noskraidījies, tur netīrās drēbēs. Jo pirmkārt, es smējos, ka mēs, kad uz turieni atbraucam, vīrs iet uz darbu, tur labi saģērbies, jo viņam tāds darbs, un tur žakete, un tā, un bikses, un kurpes, tad tur mēs pārvēršamies par kolhozniekiem. Tur uzvelkam vecās kaut kādas drēbes, tēva, tur kaut kādas strādnieku tās bikses, un tā, un tad mēs tur kā kolhoznieki arī darbojamies. Un tā ir pilnīgi savādāk maiņa dzīves. Es nevaru pateikt, ka es to vienmēr izbaudu, bet tad, kad tu sāc darīt, tu tā kā laikam arī paralēli kaut ko baudi. Cik jauki. Un tad, kad esat projām no biznesa, no darbiem, kā tad jūs atpūšaties paši? Ceļojam. Mums patīk, kopīgi ļoti patīk ceļot, tīpaši mums patīk aizbēgt kaut kur divatā bez bērniem. Bet tas vairāk ziemas laikā, es tā pieņemu, ja? Jūs teicāt, ka vairāk pa Latviju? Jā, vasarā, bet mēs diezgan daudz pa Latviju ceļojam. Jā, mēs cenšamies pabraukāt apkārt. Tur pagājuši gadu ar teltīm pat braucām. Tas, es nezinu, vai man ļoti gribās atkārtot, bet bija ok. Vīram ļoti patīk. Tad mēs ik gadu izbraucam ar kemperīšiem. Tā kā mēs esam ļoti aktīvi. Vasarā mēs praktiski neesam mājās. Un mūsu jaunākais dēls nav sajūsmā, viņš ir māja cilvēks. Viņš saka, kāpēc mēs nevaram kādreiz mājās pasēdēt? Jā, un tad vēl es diezgan daudz lasu. Es interesējos par psiholoģiju. Esmu tāds arī varbūt kaut kur tāds uz ezotēriku cilvēks. Pie tā es nonācu. Man liekas kaut kā kopā ar Pazust Latgalē tas man atnāca dzīvē. Un es ļoti daudz iedziļinos cilvēka psihē un vispār kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam un kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam. Tad laikam tas izziņas process ir tas, kas ir tas, ko es daru. Jā, ceļošana un cilvēka izziņas process. Es nosauktu to par tām lietām, ar ko es darītu vienmēr. Es gribētu uzteikt to ceļošanu pa Latviju, jo bieži vien viesmāju īpašniekiem, naktsmīļu īpašniekiem nesanāk. Mēs arī ļoti cenšamies vismaz vienreiz gadā aizbraukt kaut kur pie kāda ciemos un pārnakšņot. Jā. Vai paskatīties, kas tur notiek, kā tur notiek. Tas ir ļoti vērtīgi, manuprāt. Jā, pirmkārt, kad tu man piezvanīji, tā jau arī bija tā doma, ka es uzreiz, man liekas, piekritu, jo man ļoti pietrūkst šīs te komunikācijas. Tā kā, kad notiek visādi fakapi, kad viss ir slikti un kad tiešām gribās visu pamest un aizbēgt prom, tad man liekas, bet man jāzina, tiešām es esmu vienīgā, kam viss ir tik slikti. Nē. Un tad, kad tu aizbrauc pie citiem un parunājies, un, protams, kad tu aizbrauc un tu pasaki, ka tev arī ir viesumāja, un tad tā ir pavisam cita saruna, un tad liekas, ka ir, tu vari pasmelties gan idejas, bet arī saprast, ka tu neesi viens, ir arī citi, kam arī ir grūti un kam arī ir ļoti, ļoti daudz, kas nesanāk tā, kā gribētos. Tāpēc šeit es arī noteikti uzteikt, kad tu saņēmies un izdarīji to, ko tu izdarīji, tāpēc, ka, manuprāt, tas ir ļoti svētīgi. Ir ļoti svarīgi saprast, ka tu neesi viens tāds, jo mēs ļoti bieži par to aizmirstam. Mums liekas, ka tikai mums viss ir slikti. Lietu ir daudz, jā. Kā tu redzi tieši par Latvijā turisma attīstību turpmākajos gados? Tu jau minēji, ka tā varētu būt tāda jauna tendence, kad sajūta. Livingu, jeb kaut kāds retrīts, bet kas notiek, nevis tikai, ka tur kāds vada. Jā, es to redzu. Bet kas to bremzē varbūt? Kāpēc mēs neesam līdz tam jau nonākuši varbūt pirms tam? Man grūti pateikt, kas bremzē. Es domāju, ka kaut kādā
jomā tā bremzēšana notiek par to, ko mēs runājām. Es neatceros, vai aizkadrā vai kadrā par to, ka ļoti daudz domā, kas tas ir uzcelt viesumāju. Ai, uzcelšu un biznesa darbosies. Tas vispār nav par šo biznesu. Te biznesa ir mazākais, te ir vairāk sirdslieta, un par to ir jāatcerās, kad jūs kaut ko tādu darat. Manuprāt, ka ir ļoti milzīga konkurence radusies Covid laikā. Tāpēc, ka Covid laikā tas bija tas bums, un tad visi izdomāja, ir jāceļ viesumājas. Mēs visi būsim bagāti, bet Covid ir beidzies. Un ļoti bremzē tas, ka latvieši maz paši ceļo pa savu zemi. Un tas ir arī ar mani ir bijis ļoti ilgus gadus, ka visur citur zāle ir zaļāka un ka Latvijā viss ir daudz dārgāk. Starp citu, šo es gribu pateikt skaļi. Es ceru, jūs to arī neizgriezīsiet. Es tiešām katru reizi esmu tiešām tādā šokā, ka cilvēki saka, ka Itālijā, mēs aizbraucām uz Itāliju, un tur bija daudz lētāk. Es gribu, lai man atsūta visas tās. Tiešām es pat esmu komentāros rakstījis, atsūtiet lūdzu, kur bija lētāk un ar ko jūs salīdzināt, jo nav lētāk. Mēs ļoti daudz ceļojam. Nav lētāk. Latvijā ir ļoti adekvātas cenas, un es domāju, ka kavē tieši tas, ka liekas, ka pie mums ir dārgi. Tāpēc es domāju, ka tas ir tāds iekšējais, ka tu aizbrauc uz citu valsti, naudu iztērēt ir vieglāk. Tāpēc, ka tu maksā par kaut kādu eksotiku zināmu. Šeit ir it kā viss tas pats, tie paši lauki, kāpēc man jāmaksā tik, cik man jāmaksā, bet darbs jau šeit nemaksā lētāk. Nē, noteikti nē. Jā, līdz ar to es domāju, ka šie ir tie galvenie kritēriji. Un, protams, kas, manuprāt, tas arī mums ir raksturīgi, ne tikai citiem, ir uzdrīkstēties. Mēs tomēr esam, manuprāt, lielā mērā cilvēki, kas iet to safe ceļu. Tad, kad ir droši, ka tu zini, šis strādā citiem, man arī strādās, bet uzdrīkstēties darīt kaut kā savādāk ir ļoti grūti. Arī man. Bet, jāizkāp ārā no tāda. Jāizkāp ārā un jāuzdrīkstās pateikt, ka tagad būs savādāk. Mēs darīsim kaut ko savādāk. Bet ir vietas, kas pamazām es redzu, kas pamazām dara savādāk, un es domāju, ka tas ir laika jautājums, tāpēc, ka mēs visi sapratīsim, ka, lai attīstītos, ir jāvirzās kaut kur. Redz, pārsvarā tos salīdzinājumus, vismaz, ko es dzirdu par ārzemēm, pārsvarā tie ir salīdzinājumi, piemēram, ar Turciju, kad tu nopērc nedēļu un guli pie baseina. Tur, es pat redzu, ka tur var dažreiz būt lētāk tā nedēļa. Bet tu dabū kaut ko pavisam citu, tas ir masveida turisms. Nevar sajaukt. Tieši tā, ja mēs runājam par šāda veida, kad ir individuāli namiņi un tā, tas ir savādāk. Tu neesi lielā viesnīcā. Jā, protams, tur jau tā lieta, ka tad, kad tu salīdzini ar ko tu salīdzini, vai tu salīdzini ar lielu viesnīcu, kas var atļauties dempingot cenas, vai tu salīdzini ar mazu viesumāju, kur strādā 4 mēnešus, 5 gadā un var atļauties to, ko var atļauties. Tas ir pilnīgi dažādas lietas, tāpēc ir ļoti svarīgi, manuprāt, šī ir laikam arī izglītošana, un ļoti labi, ka tu to dari, ka tagad cilvēki varbūt klausīsies un sapratīs, kad šīs cenas nerodās no gaisa, un tas pat nav runa drīzāk par nopelnīšanu. Tas ir drīzāk, lai varētu piedāvāt labu pakalpojumu. Jā. Esam nonākuši jau gandrīz pie noslēguma pēdējās daļas. Ko tu varbūt ieteiktu tiem, kas domā uzsākt? Varbūt varētu pamēģināt uztaisīt mazu mājiņu. Ko tu viņiem ieteiktu? Es teiktu tā, ja varbūt varētu pamēģināt, tad nevajag. Tur ir jābūt tā, ka, manuprāt, šis ir viens no tiem biznesiem, bet es laikam esmu no tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka jebkurā biznesā tā ir jābūt, kad ir jābūt sajūtai, es nevaru to nedarīt. Un man varbūt nav nekādu iespēju pagaidām to realizēt. Man nav nekādu līdzekļu, bet tad, kad tu saproti, ka tu nevari to nedarīt, tu vienkārši sāc kaut kur virzīties un kaut kā viss saliekās. Tāpēc es ieteiktu noteikti pirmkārt saprast, vai tiešām tu to gribi. Ja tu gribi, tu visam iziesi cauri un viss tev sanāks, bet ja tu neesi tik ļoti, ja tu domā to, ka varbūt varētu uztaisīt tikai, lai ir, tad ir jāpadomā, vai tas vispār ir vajadzīgs. Es laikam to ieteiktu. Un nākamais ir nedomāt
nedomāt ļoti daudz uz priekšu. Tā kā sākt pa maziem solīšiem. Jo, ja tu domā daudz tālāk, ka kur tev vajadzēs tik naudas, lai uzbūvētu un tā, tad visticamāk arī tu nobīsies, jo tev iekšēji sagraus tas, cik daudz tev īstenībā vajag. Pa maziem solīšiem uzzini, ka vajag tādus dokumentus, iesniedz tādus dokumentus, tur uzraksti projektu, tas maksā tik un tā pa maziem, tad viss izdosies. Bet ar nosacījumu, ka tu jūti, ka tas ir tavējais. Ka tu tiešām nevari nedarīt. Jā. Tad varbūt tu arī pastāstīji cilvēkiem, kā rezervēt namiņus, pazust Latgalē un kā sazināties ar tevi vai rezervācijas platformām. Jā. Rezervācija notiek mūsu mājaslapā pazustlatgalē.lv. Vislabāk ir rakstīt man Ingai@pazustlatgalē.lv. Tur, manuprāt, es visātrāk atbildēšu. Var rakstīt man arī uz telefonu. Telefons ir atrodams mājaslapā. Es cenšos parasti atbildēt ļoti laicīgi. Man ļoti ātri pacēla. Vai tev ir kāds novēlējums klausītājiem? Atpūtniekiem? Jā, izbaudīt Latvijas vasaras. Tās ir tiešām fantastiskas. Paskatīties citām acīm uz mūsu dabu, citām acīm uz mūsu cilvēkiem, uz to, kas mums ir, cik autentiski ir mūsu Latvija. Piemēram, braucot pie jums, tu brauc, ir zaļš, ir skaisti, putni dzied, un mājas tik sakoptas sētas, tās ir viesu mājas vai nav, bet tu tik un tā brauc, un tu redzi. Un līdz ar to tās Latvijas vasaras, manuprāt, vislabāk ir izjūtams tieši nobraucot ne lielajiem ceļiem, pa mazajiem lauku ceļiem. Tā kā varbūt kādreiz nomaldieties un skatieties, kur jūs atvedīs un baudiet to, kas mums tepat ir dot. Tas tiešām ir ļoti, ļoti daudz. Un mums ir lieliski laikapstākļi vasarā. Tas arī. Tā kā baudiet to visu, apstājieties un sajūtiet. Pirms es tev saku paldies, man ir skatītājiem ir saldējs ēdiens, kā vienmēr, tātad dāvanu kartes, 2 dāvanu kartes, viena no Pazust Latgalē un viena no Atpūtas bāzes Ots. Abas dāvanu kartes iegūs viens klausītājs. Tātad tavs klausītāja uzdevums ir piesakot mums aizkulisēs naktsmītņu stāsti profiliem un zem šī video atstāt komentāru ar to, kas tev visvairāk patika no dzirdētā par Pazust Latgalē. Tas ir uzdevums jums un mums paldies liels par sarunu. Paldies. Es tiešām novērtēju, kad atradāt laiku atbraukt un parunāt, un vienmēr ir ļoti patīkami. Paldies par to, ko jūs darat. Tas ir tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.